Nu ko, sveiciens šajā sestdienas rītā un arī visām tām meitenēm, kas klausīsies šo te ierakstu. Tad mums šodienas tēma ir sezonālā attīrīšanās no apakšīrniekiem. Un jā, es varbūt iepazīstināšu ar sevi, jo liela auditorija īstenībā zina, jau mani pazīst. Bet droši vien varbūt, iespējams, es tā pieļauju, ka kāds varbūt zina mani mazāk vai nezina nemaz, tāpēc es iepazīstināšu mazliet ar sevi. Tad man sauc Līga Liepa. Sociālais tīklos vairāk sevi esmu sākus prezentēt, patiesībā jau kādu labu laiku prezentēju kā Līga Light, jo man darbība ir saistīta ar to, ka es nesu šo te gaismu, ienesmu gaismu vistumšākajā istabiņā, var sakot, tur, kur mums visbaismīgāk ir ieskatīties, kur visbailīgāk ir ieskatīties, un mācu to, ka nav nemaz tik baisi, lēnām harmoniskā veidā tev tur paskatīties un izgaismot šo telpu, paskatīties to patiesību, kas tur īsti slēpjas, tad tiekš kā slēpjas tavs resurs, un tas ir tavs ceļš uz tavu veselumu. Tas ir tas, ko tās visu manu darbību būtība, sūtība, kāpēc es daru to, ko es daru, un kāds ir tā mērķis. Un tā, ka mēs izgaismojam šos procesus, tad turpinās būtībā šis dziedinošais ceļš, kur es esmu jau kā pavadonis ar dažādām kvantu un bioenerģētiskām metodēm, kā arī fiziski praktiskām metodēm, kā piemēram mēs runāsim par to šodien. Un tad es izvedu cilvēku cauri šiem transformācijas procesiem, kā tāds pavadonis, atbilstoši katra cilvēka šai būtībai. Tāpēc uzsvars tiek likts uz to, ka cilvēks būtībā pats vada šo procesu, noticot savai iekšējai intuīcijai, uzticoties tai un attīstot spēju paļauties saviem šiem dabiskajiem ritmiem, ar tādu dziļu, patiesu ieklausīšanos sevī. Un šodien tas ir mazliet par mani tādam ieskatām. Protams, ka par katru metodu stāstīšu atsevišķi, tad tur jāveido vesels atsevišķi tikšanās par to. Bet šodien mēs esam šeit, lai veiktu šo te sevis attīrīšanu un gaismošanu šajā fiziskajā līmenī, kur gribot, negribot, tajā procesā pieslēdzās mūsu emocijas, mūsu prāts un prātu uzstādījumu, un tas arī ir tas, kas veido šo bioenergo lauku, ar kuru es strādāju, tātad fiziskais, emocionālais un mentālais lauks. Un tāpēc parunāsim vairāk tieši par šo sezonālo attīrīšanos apakšīrniekiem. Tās meitenes, kas klausās šo, viņas jau ir iepazinušās ar Ilzes lekto, es esmu arī likuši šo informāciju, tātad kā var nolasīt vispār, kādos gadījumos tev ir vajadzīga šī attīrīšanās no apakšīrniekiem. Bet pirms mēs ejam tālāk un runāsim par šo procesu, kas un kā, un tad gribu iepazīstināt ar Ilzi, ar šīs idejas autoru patiesībā, tātad, kas uzradīja 7 augu maisījumu, un to sāka piedāvāt savai auditorijai Facebookā. Un es kā viens no šīs auditorijas pārstāvjiem ieraudzīju Ilzes postu. Un man radās šī ideja, par cik pirms gada jau es esmu vadījusi šādu attīrīšanos grupiņu, ka mēs gājām kopā un mēs runājām vairāk par šiem aspektiem, kas ir šie atkarības aspekti, un visādiem, kas notiek, kas ir tā pieķeršanās šiem parazītiem, kāpēc, no kurienes viņi veidojās mūsos, vairāk no tā enerģētiskā aspekta mēs runājām. Un tad man radās ideja, ka atkal varētu iet plūsmā, par cik mani ļoti uzrunāja šis augu maisījums, un es viņu pati pasūtu un vēlos viņu iet, jo man arī interesanti vienmēr izmēkot jaunas metodas, tāpēc man pašai būs interesanti dzirdēt vairāk par šo maisījumu no Ilzes. Tā, ielaidīšu vienu cilvēciņu iekšā. Jā, un tā, ko es vēl gribētu? Jā, un tāpēc arī radās šī ideja, ka varētu iet kopā šo attīrīšanās procesu. Plus pēc tam izstāstīšu, kas ir tā piedeva, ko es varu iedot šai procesā. Protams, ka to var iet arī patstāvīgi, un tās meitenes, kas ir izvēlējušās iet patstāvīgi, varēs ar Ilzi atsevišķi sazināties un pasūtīt šo augu maisījumu.
Bet tagad es došu Ilzai vārdu, vispār iepazīstināt ar sevi vairāk. Ilza, pastāsti, ko tu dari, kas tu esi, ko tu dari savā ikdienā. Un, jā, un pēc tam pāriesim vairāk par to, kā tu nonāci līdz tā idejai, kāpēc tieši tagad. Jā, vispirms iepazīstini ar sevi. Jā, labdien! Es esmu daudz kas. Viena no, laikam, pamatmisijām ir tā, ka es esmu 2 bērnu mamma ar visām no tā izrietošajām sekām. Es esmu savas saimniecības saimniece un esmu aromaterapeite un herbaliste, jeb augu sieva, kā nu kurš to sauc, un arī māksliniece, tie visi tā klāt. Tā kā no visa pa drusciņām. Un savā ikdienā es nodarbojos ar to, ka es visu šo apvienoju, visu savstarpēji miedarbojos, un kā es nonācu līdz šim augu pulverim, ir vienkārši vairāku gadu sevis un citu cilvēku studēšanas rezultātā, jo es praktizēju, teiksim, augu medicīnu apmēram 9 gadus. Un, protams, ka tas nebeidzas, jo tas ir ļoti plašs, liels, skaists lauks, un var uzzināt un pētīt ar vien vairāk un vairāk. Lūk, un es vienkārši nonācu pie viena secinājuma, ka nav jēgas sevi barot ar visu kaut ko labu, dot sev visu kaut ko, un tur, es nezinu, gaismiņas un spīdināšanu un kaut ko, ja pagrabs ir pilns ar netīrumiem, ne? Un, ja tie netīrumi smeļas jau augšējos stāvos, tad, ir skaidrs, ka pēdējais brīdis ir tīrīt pagrabu. Un šī te parazītu, jeb apakšķīrnieku tīrīšana ir faktiski pirmais solis sevis pārdzimšanā, jeb sevis pārveidošanā, veselības uzlabošanā, un tas ir noteikti, tas nav mans izdomājums, tas ir manu skolotāju mācība, kuras esmu pati uzņēmusi ļoti jaudīgiem, gudriem augu skolotājiem, ka sākam vienmēr ar iztīrīšanu, un pēc tam tālāk tu vari sevi likt iekšā labās lietiņas, gaismiņas, aromaterapiju, mākslu un citas pašdziedināšanas metodes. Redz, kāpēc tā parazītu tīrīšana ir tik būtiska. Mūsos mīt, cilvēkam patīk tā kā runāt līdzībās un uztver sevi kā zemeslodu. Iedomājies, tu esi zemesloda, un tev ir ļoti daudz iedzīvotāju, ļoti daudz iemītnieku, vairāk miljardi. Un tas ir normāli, jo visu kādam ir jādzīvo, un tevi arī noteikti dzīvos miljardiem, biljoniem dažādu mazu iemītnieku. Bet ir tas, ka tikko kā viņi savairojas par daudz, notiek tas pats, kas mūsu zemeslodes tiek apēsti zemes resursi, zeme tiek piegānīta, viņa tiek piesārņota, viņai sāk izsīkt dabas resursi, meži tiek izcirsti un upes piesārņotas, un tieši tas pats notiek ar mums, kad mūsos to apakšķīnieku kļūst par daudz. Man vislabāk patīk, kā teica viena acu ārste, bija aizgājusi uz konsultāciju, kāpēc redze miglojās. Viņa saka, iedomājies, tev dzīvo iekšā kādi 2 kilogrami, vismaz tā apakšķīrnieki, viņi nokārtojas, atvainojas čurākā kā. Un līdz ar to viss, tas viņu atstātais piesārņojums, taču nekur nepazūd. Viņi acīs, acu gļotādā, limfā, uz ādas, aknās, nierēs, zarnās, visur viņi atstāja savu to. Līdz ar to pat redzi var migloties dēļ viņiem. Un par tiem 2 kilogramiem man bija jau šoks, bet tad citi speciālisti saka, ka vispār faktiski, ja mēs netīramies, varbūt pat 5 kilogrami šo te apakšķīrnieku. Iedomājieties, kas tas ir par milzīgu masu.
bet tam viņi visi diktē savas prasības. Viņiem ir noteiktas lietas, kas viņiem garšo. Viņiem ir noteikti tā kā savas komforta zonas, ko viņi pieprasa. Un tad es arī tā sapratu, kāpēc man jāapkalpo viss šis mikrobioms. Es taču esmu neatkarīga būtne, es esmu dvēsele, kādēļ man jādzīvo, lai kalpotu viņiem, visiem šiem 2 līdz 5 kilogramiem iedzīvotāju. Un tā radās šī doma, kad bišķiņi paravēt patīrīt sevi. Un arī, lai pavērotu tas, kā mainās manas vajadzības, kad viņi kļūst mazāk. Lūk. Un te sākas pats interesantākais, jo viņi pretojās. Viņi rīko sacaušanās, viņi rīko savus, tā kā, manifestus, kad viņi nav ar mieru, kad viņus cīs laukā. Mēs jau bišķiņi pirms pieslēgšanās līgu parunājām par to, ka psiholoģiskais aspekts ir tāds, ka tev var ļoti negribēties to darīt. Kāpēc? Pēc, ka tev iekšēji iemītnieki protestē. Viņi nav ar mieru iet šo tīrīšanās kursu. Un tāpēc arī atbildot uz līgas pirms tam uzdot to jautājumu, ja es to mēģinu darīt jau kuro reizi sākt šo tīrīšanos, man ir vairākas reizes bijušas, ka es uzsāku un procesu vidu pametu viņu. Līdz ar to, protams, ka tā tīrīšanās nenotiek līdz galam. Kāpēc? Kāpēc ir šī 21 diena? Tas ir viņu tā kā vairošanās cikls no oliņas līdz pieaugušajiem apmēram. Un ir ļoti svarīgi tā kā iznīcināt viņus jebkurā stadijā, ja tur apkauj iesākumā tikai pieaugušos, mazie iemītnieki turpina attīstīties un dzīvot tevī tā. Līdz ar to faktiski lielākā uzvara šeit ir tā pašdisciplīna, kad es sev pasaku, ka man ir jāizdara tas līdz galam. Un, lai jūs tā kā nebaidītos, šī nav radikālākā tīrīšanās metode. Absolūti nē. Šī ir iesācēju līmenis, kurā jūs maigi, piesardzīgi un delikāti tīrīsieties. Arī kādēļ tas var būt, ja ceļš to dara pirmo reizi, varbūt izaicinājums un varbūt tā kā man, ka gribas pamest, ka gribas kaut ko ātrāk, vienkāršāk. Es skatu, ka mūsdienu cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai ir momentāls ātrs rezultāts. Norīt tableti un viss kārtībā. Tas ir tas, kas notiek ar aptieku tīrīšanas līdzekļiem vai vetaptieku, nopērc ivermektīnu tableti, 1-2 gabalus, norīja un tu skaties iztīrījiet. Ko tas dod? Tas dod ātru nogalināšanu to pieaugušo parazītu, bišķiņu vai pat daudz ciešāk no šādas ķīmiskās terapijas tīrīšanas. Un līdz ar to šis nav labākais risinājums. Labāk ir to darīt lēni, pamatīgi un visās viņu attīstības stadijās viņus nopērkt. Tāpēc tā 21 diena. Ir speciālisti, kas saka, ka ne 21 diena ir par maz, vajag ilgāk. Citi saka, ka par 3 mēnešus vajag veikt, bet es domāju, ka tie 3 mēneši tas ir uz lielajiem parazītiem. Tas ir, nebaidos šī vārda, lenteni dzīt ārā vai serpentu dzīt ārā. Serpents, tas ir vispār mūsu mikrobioms, kas pieķēries pie zarnu sienām. To jau šajā tēmā varbūt neiesim, jo tas ir ļoti gari un plaši, bet tur serpents bioploēvi jūs varat ieguglēt arī pat Facebookā. Un tur ir lielisks tīrīšanās meistars Artūrs Ķepis, kas ir aprakstījis salicis materiālus tieši par serpentu dzīšanu ārā. Tas būs daudz ilgāk, pamatīgāk un radikālāk. Es šoreiz vairāk esmu par iesākumu, par mazajiem. Visiem, kas ir lamblijas,
kas ir helminti, sēnīte, šie te vairāk, ļoti, ļoti daudz citi paveidi, jo viņi ir simtiem šķirņu mūsos, simtiem. Lūk, tas ir tad tā. Varbūt, kāpēc šis 7 augu maisījums, šie visi ir no herbalistikas mācības augi, kas ļoti iedarbojas uz šiem te parazītiem kā maiga inde. Viņi nenoindēs mūsos neko vērtīgu, līdz ar to labās baktērijas, labais mikrobioms paliks dzīvi, aknas netiks bojātas šo augu iedarbībā. Un šie augi ir vērmele, vībotne, ķirbju sēklas ar visu apvalku. Tas ir ļoti svarīgi zināt. Tā meitenēm, kas, piemēram, izdomās, ka paši grib pagatavot šo pulverīti, jo patiesībā to var arī izdarīt mierīgi pati. Tikai galvenais ir, lai ir šie visi 7 augi krājumā. Es viņus pati visu vasaru vācu, katru savā tajā īstajā vākšanas laikā. Tie, kas man nebija, tos es piepirku klāt. Un tad vēlreiz atgriežos pie tā saraksta: vērmele, vībotne, biškrēsliņš, ķirbju sēklas ar visu apvalku, ja apvalkā ir tāda lielāka vērtība, krustnagoņa, raudene, pelašķis. Tātad šie ir tie 7 augi tīrītāji. Un kādēļ šāds salikums? Viņiem katram tā bioķīmija strādā mazliet uz citu parazītu, līdz ar to, teiksim, ar vienu augu mēs varētu tikai vienu parazītu grupu tā kā iznīdēt, bet ar šiem 7 dažādajiem mēs paņemam plašāku parazītu spektru. Lūk, un arī tas, kad bišķiņi spēcīgākie augi tiek atjaukti nedaudz maigākajiem, lai mēs arī varam tā kā, sevi saudzīgi tīrīt. Jo, ja jūs, piemēram, paņemt tīru biškrēsliņu, jūs saindētos, jo viņš ir, mega stiprs. Dabā jau vispār patiesībā vienās lielās devās augs var būt indīgs, mazās devās ciedinošs. Teiksim, biškrēsliņš konkrēti ir par šo. Un arī jāskatās varbūt uzreiz tām meitenēm, kam varbūt ir paaugstināts asinsspiediens un tendence uz tādu trauksmainību, lēkā, citdarbībā, aritmiju, tad varbūt biškrēsliņu jāņem ir pat ārā vispār, jo viņš ir asinsspiediena paaugstinātājs. Un tā meitenēm, kuram varbūt ir šī tendence, jūs droši rakstiet, jo es gatavošu katrai individuāli. Tā ir mana tāda pieeja, ka es neesmu nekāds ražotājs, es esmu augus ieilgas individuāli katram cilvēkam, iedziļinās viņa vajadzībās, un es maļu katrai personīgi. Līdz ar to tās, kurām ir šīs aritmijas vai paaugstināt asinsspiedienu, noteikti uzrakstiet to, pasūtot, tad biškrēsliņš nebūs vispār šajā augu maisījumā. Lūk, tad par citiem augiem runājot, ir tā, ka ļoti, ļoti aktīva ir vērmele, viņa jau ir klasika, droši vien varbūt atceraties no bērnības, ka vecmāmiņa varbūt jums mēģināja dot vērmeļu tēju dzert vai patīrīt parazītus. Vērmeli kādēļ, teiksim, pulverī ir daudz jaudīgāka, tādēļ, ka visu, ko mēs apvējam ar verdošu ūdeni, mēs iznīcinām lielu daļu viņa vērtīgo īpašību, tādēļ pulveris ir spēcīgāks, jo žāvēti augi tiek dabīgā temperatūrā, ne augstāk par 30 grādiem, tur viss saglabājas, maļot arī temperatūra nepalielinās, līdz ar to tas augs ir 100% saglabājas savu vērtību. Lūk, jā, krustnagoņa arī ir ļoti, ļoti spēcīga, tāpēc viņa arī nelielās devās šajā pulverī.
Bet savukārt tāda maigāka vībotne un peošķis ir tā kā, pārsvarā šie augu sastāvā. Ar tiem nekļūdoties, mēs varam droši tīrīties, jo tur pārdozācija tā kā nav iespējama. Lūk, un tad varbūt par to pašu secību. Kā tas ir jādara? No rīta pieceļamies tukšā dušā. Pirmais, ko izdarām, uzreiz vienu ēdamkarote pulverīšu mutē, uzdzeram siltu citronu ūdeni, lai ātri to visu nospalotu virsū. Tā kā lejā. Sākumā varbūt pirmās reizes tas pulveris liksies traks, jo viņš ir rūgts, jo, kā jūs nojaušat, visi šie augi ir rūgtvielas saturoši. Un šis te citronu ūdens vienkārši ātri likvidēs šīs varbūt sākotnējās nepatīkamās sajūtas. Un kādēļ ir silts? Tāpēc, ka silts ūdens ir ķermenim daudz dabiskāks un vieglāk. Arī viss noteikti absorbācijas procesi. Un kādēļ citronu ūdens ir ļoti svarīgi šī kursa laikā sārmainu vidi sevi radīt. Jo lielākai daļai parazītu ļoti patīk skāba vide. Tas ir viss, jo mēs vairāk ēdam saldumus, jo skābāks mēs paliekam. Savukārt sārmainu vidi mēs sevi varam radīt ar skābām lietām, skābi augļi, skābi dārzeņi svaigi. Faktiski vispār svaigu augļu un dārzeņu lietošana ļoti sasārmina mūsu ķermeni, un tas ir ļoti labi tieši, lai parazīti mūs atstātu, jo viņiem nepatīk šāda sārmaina vide. Īpaši sēnītē. Lūk, tādēļ šis citronu ūdens. Un vienlaicīgi jūs dabūsiet arī ātri sevi tādu rīta možumu, jo starp citu šis arī ir viens no veids, kā atbrīvoties no kofeīna atkarības. Jo šis pulveris ar citronu ūdeni radīs jums jau tādu možumu, mundrumu sajūtu un var to kafiju tradicionālo pat nemaz negribēties pēc tam. Bet nav tā, ka viņi būtu jāizslēdz kursa laikā. Viņa neko mums sliktu nenodara, un patiesībā lēniņiem miegainajiem tā mazā rīta kafija neko sliktu nenodarīs, jo ir viens no viedokļiem arī, ka kafija palīdz veidot jaunus neironu savienojumus galvā, un patiesībā šiem te zemā asinsspiediena cilvēkiem tās arī ir kaut kādā veidā dabas zāles. Un tā kā par kafiju skatāmies Katrīna pār. Un pēc 20 minūtēm var brokastot, jo tad pulverīts jau būs nokļūst mūsu kuģītī un jau sāk veikt savu darbību. Un tālāk pa dienu ir svarīgi atcerēties padzerties daudz dzert, jo tāpēc, ka lai tas viss, kas mūsos process notiek, un tālāk visi šie beigtie apakšķirnieki aizies zarnās, limfā, un ir ļoti svarīgi tālāk, lai tā limfa cirkulētu un lai ātrāk vadītos viss piesārņojumais, tas tīrīšanās atlikums ārā. Un limfai līdz ar to ir svarīgi daudz dzert, lai viņa ir šķidra, plūstoša, un vēl ir ļoti labi dienas laikā pašmasāžiņu uztaisīt ar kaut kādu raupju cimdiņu. Vienkārši sevi paberzēt, paskatīties internetā limfas kustības vingrojumu, kuris tad citu ļoti viegli izpildāmi. Pat kaut kādās darba pauzītēs, piecelies no datora un uztaisi bišķiņu kāds 5 minūtes vingrojumu no limfa aizpūda. Jo limfa pat no sevis nekustās, viņa ir jākustina ar dažādu vingrojumu palīdzību. Redz, un tā, kas tad vēl? Vēl, ja ir pieejami baltie māli, var visu kursa laiku padzert paralēli uz mālu ūdeni. Baltie māli tādēļ, ka viņi ir vispiemērotākie kā absorbenti
vai tos pašus nokautos, beigtos, mirušos apakšīniekus izvadīt ārā. Viņi ir absorbējoši viela, un viņus mēs varam sevi ievadīt, paņemot, piemēram, dienas devas pudeli vai krūzi, 2 litri, kas dienā būtu jāizdzer, un šeit 2 litros vienu ēdamkarotu balto mālu piemetam klāt, izmaisām un šo te viegli bālo mālūdeni dzeram ar baltu, viņam nekādas piegaršas nav. Tas ir tāds visu kurs. Jā. Nav jāšķīdina siltā ūdenī, vai viņš vienkārši parastā istabas temperatūrā? Arī istabas temperatūras ūdenī, jā. Nu, redz, un otrs, ja baltī māla nav pieejama, tad kaut kādā kursa viducī tāds, nu, piemēram, just, kad prasās, var paņemt melno oguli. Tas arī ir absorbents, kas izvada ārā mirušos. Nu, un melnā oglīte parastā nevajag nekādu dārgo kapsulās pirkt. Visvienkāršāko tablešu oglīti no aptiekas ir viena oglīte uz 10 kg ķermeņa svaru. Ja, piemēram, tas ir 60 kg, tad tev ir 6 oglītes vienā paņēmienā. Arī uzdarot siltu ūdeni, jādabū sevi iekšā dienas laikā, nu, vienā reizē. Un oglīti savukārt gadu nevar dzert visu 21 dienu, jo oglīti var, un līdz ar to oglīti, nu, 7 dienas maksimums pēc kārtas var dzert. Bet to nevajag uzreiz no sākuma, to var kaut kādā pēc nedēļas vai pēc 10 dienām vadieties vairāk pēc sajūtām. Lūk. Nu, un, protams, ir visu šo laiku jāpiedomā vairāk pie sevis, jo, iedomājieties, tie apakšīnieki, viņi ir daļa no jums, un tas arī, ko Līgas sākumā par sevi stāstot teikt, tā ir mūsu tā tumsas, ja pagraba daļa, kas mūsos mīt, viņus nevajag neieredzēt, viņi arī mums ir svarīgi. Jo, pirmkārt, viņu klātbūtne ir daļa no mūsu tā iekšējās pasaules. Mums ir svarīgi, lai viņi mūsos mitinātos, bet noteikti tā daudz, lai viņi nav pār daudz. Un psiholoģiski tiešām es pat esmu to piedzīvojusi, kad ir brīži, kad gribas visu mest pie malas, jo tā tīrīšanās nevienmēr jums būs rožaini, puķaini, skaista un var sajūtas brīžiem būt arī tādas, nu, nepatīkamas, no ko var sliktākais, ar ko var rēķināties. Varbūt caurēji kādu brīdi, kad nu, tas viss tīrās vienā mirklī ļoti strauji, bet tas nav nekas nekontrolējams. Tas nav tā, ka jūs nevarat pēm iedēt tā uz darbu vai kā savādāk. Nu, bijuši pāris gadījumi, kad meitenes, kas tīrījās, viņas saka, kad sāk tūska veidoties. Tas var notikt, ja cilvēkam jau ir predisponētība uz lieko svaru un tūskainību, tad šī tīrīšanās laikā līmfa vēl vairāk tā kā piesārņojas, un tad ir galvenais darbs ir uz šo pašu masāžu, uz līmfodrenāžu, uz līmfas iekustināšanu, lai tā tūska pāriet, vai viss tiek izvadīts laicīgi ārā. Lūk. Nu, kas tad vēl? Jā, nu, psiholoģiski var likties, kad varbūt tiek brīži, kad jums gribas visu mest pie malas, jo es pati atzīšos, esmu agrāk šīs sezonālās tīrīšanas uzsākus, un tad kaut kādā pusceļā pēkšņi tu vairs negribi. Negribu visu, tad aizmirst. Ir tā sajūta, kad es aizmirsu šorīt iedzert, man nebija laika šorīt iedzert, bija tur jāskrien un tā tālāk. Un tas arī ir faktiski mikrobioma ietekme uz tevi, ka viņi tev piespiež tā kā aizmirst, vai ne? Jo viņiem ir pašsaglabāšanās instinkts, viņi ir gudri, viņiem ir
savas pilsētas, savu filozofiju un sava sinerģija savstarpējā, kas tur ar ko iekšā draudzējās, kā viens otru atbalsta. Un tad ir vajadzīga tā bišķiņ tā vīrišķā pašdisciplīna, drastiskums pret sevi, kad es to negribēšanu turpināt cert pārvaru un lietoju tomēr visu to kursu, jo savādāk rezultāts nebūs. Un arī nevar gribēt, ka jums uzreiz 3. dienā kaut kas strauji mainīsies vai teiksim, strauji uzlabosies pašsajūta vai vēl kaut kādi simptomi. Tā kā izturam 21 dienu, tas ir minimālais, cik būtu jāiztur. Tad varbūt kas vēl varētu būt par šo tēmu? Kas mainās cilvēkam pēc šīs tīrīšanās vispār? Kurš ir tas burkāns deguna galā, dēļ kā vispār to visu darīt? Mainās pašsajūta, varbūt tā, ka pirms tam tev bija lēnums un, teiksim, rudens besis un tāda pasivitāte. Var kļūt vieglāk, var kļūt gaišāk, varbūt enerģijas pieplūdums pēc tīrīšanās. Mēģinājumi, kam bija liekais svars, var nokristies svars. Var būt nomainīties ēdienkartes. Dažas meitenes man pirms polverīšu iegādāšanās raksta, kas man būtu jāizslēdz no savu ikdienas ēdienkartes racionu. Ir tā, ka... Jautājums bija arī šeit daudzām meitenēm, tā kā par šo noteikti komentāru. Jā. Jāizslēdz. Faktiski būtu tomēr vēlams mēģināt nedzert alkoholu, bet es pieļauju, ka lielākā daļa to tāpat šajā kompānijā nedara. Vēlams ir mazāk lietot gaļu, ja kāda to dara. Bet kas ir pats lielākais brīnums visā šajā, jūs jutīsiet, kā jums atkrīt viens produkts pēc otra jau kursa laikā. Tas ir acīm redzami un nenovēršami, jo pirmais, ko mazāk gribēsies, ir saldumus. Es varu vienkārši padalīties, jo tā kā man ir 2 bērni, es piedāvāju jau agrāk, jau gadu atpakaļ, tīrīties arī bērniem, un meitai, kurai to būs 16, viņai ļoti iepatikās šis process. Tā, ka viņai bija ļoti spēcīga motivācija, viņa gribēja kļūt tievāka, kā jau 16 gados ļoti svarīgi, kāds izskaties, vai ne? Un viņai bija motivācija, ka viņa grib notievēt, un viņa ļoti, ļoti apzinīgi, mērķiecīgi šo pulveru kursu izgāja. Tiešām mēnesi to pulveru dzerot. Un interesanti ir tas, ka viņai iegaršojās šo rūgto augu garšu, un viņa pat turpināja vēlāk pat dzert tik pa laikam. Viņa sajūta, ka man ir nepieciešamība. Viņai strauji atbira saldumi, strauji atbira balto miltu produkti visi. Ja pirms tam mīļākais ēdiens bija bulciņi un konfektītes, tad tas bija numur 1, kas pazūd vienkārši no viņas ēdienkartes, jo viņa par konfektēm paziņoja, ka viņas ir pārāk saldas, viņas vairs nav ieēdamas. Par šokolādi tas pats. Un par kūkām nemaz nerunājot. Bet tam atkrita visi balto miltu ēdieni. Līdz pat tam, kad pat viņa jau citreiz mēģinot kaut kādā kompānijā, piemēram, ēst baltmaizi, viņa vairs nevar pat iest. Līdz pat tam, kad organisms vairs pat neņem pretī tos miltus. Un ļoti nomainās tieksme uz kaut kādiem produktiem. Piemēram, sāk daudz vairāk interesēt svaigi dārzeņi. Tur, piemēram, lielākais gardums viņai tur rīvēti burkāni ar ķirbjiem un vispār grauzt svaigus burkānus un ābolus ēst. Parādās ļoti veselīga, tā kā tāda ievirzi, jo tad uzreiz var novērot, ko tad pieprasīt tie parazīti, jo sēnēm, lambojām un helmīti ir ļoti garšo balti milti un viss saldais.
no tā barojās. Cukurs un miltu ēdieni ir viņu iztika. Līdz ar to, tad, kad viņus iznīcina, mums vairs nav kas pieprasa šo visu. Tad ir parazīti, kas pieprasa gaļu. Arī tiem iznīkstot vairs negribēties vienkārši neko no gaļas. Un cilvēkam tas izvēlīgums ir tieši uz svaigiem, kvalitatīviem augļiem, dārzeņiem. Un tur rupja maluma maize var pēkšņi sākt garšot, kas līdz tam, piemēram, kaut kādu ķaumēnu rupmaizi negaršot, tagad pēkšņi tev sāk garšot. Vispār šķiedrvielas sāk prasīties daudz vairāk. Un cilvēks daudz vairāk sāk sajust instinktīvi, ko tad man vajag pašai. Nevis tiem, kas manī dzīvoja un dzīvo, bet ko man vajag pašai. Tā kā nebaidieties, jūsu ēdienkarte mainīsies, tas ir neizbēgami, bet izteikti uz labo kvalitatīvo pusi. Jā. Vai mainīt apzināti arī savu ēdienkarti pirms ieiešanas šajā procesā, un tad, kad tu veic šo attīrīšanos procesu, tad, kad tu dzer šo maisījumu, vai arī tad jau ir jāsāk, respektīvi, ierobežot kaut kādā veidā savus uzturs vai kaut kā, vai arī tu vienkārši dari tā, kā tu dari, un tu procesā vēro, kā viss dabiski mainās? Jā, viss dabiski mainās pats no sevis. Jā. Protams, ka var būt vienā brīdī sākumā tā, ka tie apakšībnieki sāk trakot, un viņi sāk vienā mirklī mirstot pieprasīt dubult cukurdēlu, un tad var būt kaut kāds krīzes moments, ka tev pēkšņi kādu dienu tu jūt, ka ātri jāsarījās, nezinu, tur šokolādes sieriņu vai zefīrs, bet tas arī ir viņu izmisums un viņu pieprasījums, jo viņi jūt, ka viņi iet bojā, saimnieks vairs viņus neapkalpo tā, kā viņi grib, un tad viņi sarīko protesta akciju, un varbūt kāds moments, jā, tāds atkritiens, ka tu saēdies kādu vakaru uz saldumus tomēr. Bet tas pāries, jo vairāk viņi ies bojā, jo būs vājāki šie protesti, un tev arvien mazāk vajag gribēties. Bet es tiešām varu nomierināt, ka neko mākslīgi neierobežojam, bet vērojam, kā tas viss notiek lēnām dabīgi, jo vispār daudzām praksēm, jūs jau droši vien to paši zinat, galvenais ir fanātismā neieteikšā, jo viss, kas ir pārspīlēts ar ļoti stingriem aizliegumiem, mēs pēc tam varam iekrist otrā krāvī. Kā labāk ir mēreni ar mīlestību un saudzīgi pret sevi, to darīt, un viss būs labi, dabīgi, organiski. Un principā, jebko uzsākot, svarīgi sākt ir ar to parazītu iznīcināšanu, pēc tam iesaka tīrīt zarnu, netraktu, tur var padzert visādus maltos iekšējos skrubīšus. Faktiski jūs jau varat iekšējos skrubīšus lietot jau pat šī kursa laikā, jo jums vienkārši noskrubēsies zarnu iekšējais tas aplikums, gļota, kas tur ir un kas traucē absorbēt ķermenim vērtīgās vielas no augļiem, dārzeņiem. Jums labāk uzsūksies vitamīni, minerālu vielas, dzels, jo viens no arī no rādītājiem cilvēkam ir šie parazīti un ir āpojušas zarnu sieniņas ar gļotāju masu, ir tas, ka mums neuzsūcas vitamīni, minerālvielas un dzels no produktiem. Un tu vari to dzelzi dzert, cik gribi, bet viņš kā asins analīzēs neparādās, tā neparādās. Un šie iekšējie zarnu skrubīši patiesībā arī ļoti vienkārši paņemam, nopērkam liņcēklas, samaļam, pāris ēdamkarotes liņcēklu, noskalojam ar siltu ūdeni, un viņas ejot pa zarnu traktu, jums vienkārši veiks šo te skrubēšanu, tīrīs nost gļotas. Man liekas, ka ir arī tas psīlijuma husk, ja, kas ir tas ceļteku lapas,
Viņš arī Jā, tā kā strādā kā jā, skrubīts, ne? jā, Tā kā šis trimpulis. jaudīgs ceļtaku sēklu pulveris ir ļoti, ļoti jaudīgs arī zem no sienu tīrītājs, skrubētājs. Un arī, protams, arī melnā ogle tajā piedalās, tā kā var pat arī kopā gan ceļmalu lapu sēklas, gan oglīti, un tad, jā, skatīties, kas nāk ārā, jo tas arī ir kā viens no apbalvojumiem šim visam procesam ir vērot, kas no tevis nāk ārā un redzēt acīm redzamu rezultātu. Bet es vēlreiz uztveru, šī nav metode tā serpenta tīšanai ārā, un arī Ventener šo neizzīsiet. Šis ir mazajiem radījumiem, vairāk viss domāti. Nu, redz, un, jā, un rezultāts kā balva ir tīrāka, gaišāka galva, varbūt arī redzes uzlabojumi, svara zudums, lielāks kustīgums, interesi par dzīvi. Un tas ir, var teikt, pats pamat fundaments tālākai garīgai izaugsmai, kur mēs jau varam iet nākamajos stāvos un skatīties, kas mums tālāk smalkajā plānā ir jāstrādā ar sevi, ar saviem kaut kādiem domformām un ar priekšstatiem par to, kas es esmu un kur es dodos. Tā kā tad nākamie skaistie kāpieni uz augšu jau pēc tam seko. Nu tā, pa lielam tas būtu no manis viss, ko es vēlētos pastāstīt šodien. Ja ir jautājums, labprāt atbildēšu. Jā, paldies tev, liels, liels paldies. Tu forši pateici arī, ka tas ir kā fundaments tālākai garīgai izaugsmai. Un es tev varu pateikt, es piekrītu pilnīgi 100% tam vārdam, jo tas tiešām kalpo kā fundaments. Un tas ir tas, ko mēs jau īstenībā sāksim šķetināt vaļā tie, kas ies atbalsta grupā, caur gaismas manto zīmēšanu iepazīstināšu, kas vispār tas ir pa instrumentu, ka tu iedziļinies un tu izgaismo un saproti šos zemapziņas, šīs programmas, prātu uzstādījumus, emocionālās reakcijas, ja, uz ko tu emocionē, kāpēc ir šī vēlme pēc kārumiem, ja, varbūt, ka tur slēpjas šī vēlme pēc kaut kādas mīlestības iegūšanas, jo šokolāde, piemēram, viņš apmierina mūsu šo neapmierinātību par to, kā mēs saņemam mīlestību, mēs apmierinam, piemēram, šokolādi. Un tā tālāk ir visādas nianses, kā to var šķetināt vaļā, un tas ir viens veids, ko mēs darīsim. Pirms es pārēju tālāk mazliet izskaidrot par kaut kādiem tiem tālākiem garīgiem aspektiem, kas var, un enerģētiskiem aspektiem, ja, kas ļoti sasaistās ar visu šo fizisko attīrīšanos, ko varu es dot un ko mēs arī darīsim atbalsta grupā, un kur mēs vēl vairāk atbildēsim par vairākiem procesiem, arī par to, kā savu ķermeņa reakcijas izzināt, saprast, viņas atbrīvot, jā, no psihosomātiskā viedokļa došu, arī šķetināt vaļā, kopā varēsim šķetināt vaļā, ja būs tāda vajadzība, tāpēc tur būs ļoti būtisks aspekts, kad šīs dalīšanās ar to, kā iet, tātad kā noturēt šo pašdisciplīnu, kā saprast, kāpēc man ir tā, kāpēc man ir tāda kāra, un mēs to visu procesā gaismosim ārā. Bet pirms es pārēju uz to, es gribēju pajautāt vēl pāris neatbildētos jautājumus, kas arī man radās, un kas radās arī meitenēm. Es domāju, ka par to pārtiks produktu lietošanu tas bija vairāk kā meitenēm jautājums. Es domāju, ka tur visam ir skaidrs, ka tātad mums vēl viens tāds jautājums, vai ir speciāli kaut kā sevi jāsagatavo arī pirms šī attīrīšanās procesa sākšanas, vai vienkārši, jo pēc manas, var sakot, pirmais jautājums, vai pārtikas ziņā ir kaut kā sevi jāsagatavo šīm 20 procesam? Nē, vienkārši tu jau tā kā gatavojies jau to darot, ja tas viss jau ir šī gatavošanās. Labi, teiksim, ja ir ļoti izteikta tieksme uz visādiem piena produktiem, visādi saldie piena produkti, tur jogurti, krējumi, tur piens, varbūt tos jāmēģina ierobežot, jo viņi rada lieku gļotainību mūsu ķermenī un labāk vienkārši mēģināt no viņiem izvairīties. Tas varbūt, ko es vēl nepateicu.
Tā kā mēģinām ierobežot. Bet, nu, ja jums to biespieniņu vai siera gabaliņu gribās, nu, nelieciet sev to. Nu, tiešām. Tas viss jādara ir ar mīlestību, lai nebūtu pēc tam atkritiens. Jo viss, ko mēs darām bez mīlestības, tādā fanātismā sevi ļoti ķingri cevišķi sievieti, sevi nemīlot, kaut kādā veidā sevi dresē, viņiem pēc tam var būt šī atkritieni. Nu, kā saka, teiciens no viena grāvja otrā, tad es sevi badinu, un pēc tam es vienkārši atmetu ar roku visam un pieēdos. Nu, ka tas ne pie kā labi nenovērt, kā nevajadzams to, jo es arī, nu, piemēram, no savu draugu paziņu loku esmu ievērojis, ka ja bieži vien vīrieši ir tie, kas spēj tur veikt tās 36 stundas badošanās, un viņiem tas ir tik dabiski organiski, ka viņi sev aizliedz ēdienu un pat ūdeni, tur 1-2 diennaktis, tad, nu, meitenēm kaut kā šis nav mīļākais, nu, pašdisciplīnas veids, kad, nu, tas ir tīri mans novērojums, ka vīrietim piestāv tās dzelzs disciplīna, un viņam ir labi rezultāti, bet sievietē bieži vien labāk, viņa veselīgāk, kad viņa sevi vairāk mīl un vienkārši ieklausās. Neizcen, kaut kā tā varētu visu. Jā, šī te balans starp sievišķo un vīrišķo aspektu savā šajā energo laukā, vai ne? Ja viņš ir līdzsvarā, tad ir arī harmonisks šis te ceļš. Īpaši sievietēm ir ļoti pastiprināta šī vīrišķā enerģija, un viņas nemīl sevi, viņas nezin, kā sevi mīlēt, un tā sievišķā enerģija kaut kur pavīd kaut kādos brīžos. Tad ir tendence, vai ne, uz šādu te strikto savu mīlēšanas veidu. Jā, kad uz mērķi vien un tā bez tādas ieklausīšanās sevi. Un tāpēc arī tas ir tas, ko mēs mācīsimies, kā sevi ieklausīties šajā te procesā, un to mēs tad darīsim caur papildu šīm te gaismas mandelēm, ka tu izīmē šīs te savas reakcijas, izīmē šo te savu iekšējo stāvokli, vai šo te prāta nemieru, vai šo te iekāri lielo emocionalitāti un tā tālāk, to mēs visu darīsim. Jā, viss ar mīlestību, un tāds ir arī tā doma tiešām to visu iet, jo tā jau nebūs pirmā reize, vai ne, attīrīšanās. Tu saproti, ka tas ir ik pa laikam, un tāpēc radās viens tāds jautājums, kam ir piemērot šie te attīrīšanās, jo es esmu dzirdējis, ka tīpaši tiem, kam ir mājās suņi, dzīvnieki, kaķi, kad viņiem pat ir ļoti rekomendēti veikt vismaz 2 reizes gadā šo te kaut kādu parazitāro attīrīšanos. Jā, tieši tā, jo ja tev ir mājās suns un kaķis, tas ir faktiski jādara obligāti. Tāpēc, ka viņi, šie te mūsu pūkainie mīluļi, viņi nes mājās šos te parazītus, nu, kažociņā, un katru reizi, kad tu viņu sabužini un iedod purniņa buču, tad dabū krietni devu vienkārši šo parazītu sevī. Un tas ir, nu, vienkārši obligāti, jā, tas īpaši mājdzīvnieki. Un, protams, arī dzīvniekus var tīrīt, bet, nu, tur ir tad to pulveri, kā kaķim dabūt iekšā, tas ir vesels stāsts, tur ir jākapsulē vairāk. Un, starp citu, arī bērniem mazākiem, ja gribas tīrīt, tad ir kapsulēšana ieteicama, jo ne visi ir gatavi to rūgto dzert. Protams, ir bērni, kuriem ļoti patīk šī rūgtā garša, jo tas ir arī, nu, tā kā instinktīvi sajūta viņam, ka viņa ķermenis prasa, tad nebūs problēma. Bet, nu, kādam mazākam, kam tā teikarot pulvera, nu, būs grūti iedabūt viņam labprātīgi iekšā, tad ir metode vai nu nopirkt tukšās kapsuliņas un sapildīt pašai. Jāskatās tā teikarot no apmēram kādās 4-5 kapsulās, droši vien ietilpst, un tad viņš var norīt, nejūtot to rūgto garšu. Vai otrs vienkāršāks kapsulēšanas veids ir samais ar medu, jo medus nekādā veidā nemaina ietekmi. Tā kā varam izdarīt arī tā, rūgto pulverīti, medam karotē medus vai teikarotē. Vai bērnam atšķirās šīs te deva? Vai arī? Jā, pieaugušiem
tiešām tā ir ēdamkarota bērnam uz pusi mazāk, apmēram teikarota. Jā, man šis jautājums tieši bija, tāpēc kā ar bērniem, jo manas meitenes arī noteikti nāks ar mani procesā kopā, un tie, kas nāks atbalsta grupā, ka mēs darīsim kopā, es noteikti padalīšos, kā ir ar bērniem, pašā sākumā, jo es ar meitenēm esmu jau šo darījusi vairākas reizes. Mēs sākām, man liekas, pirmo reizi vispār viņas pamēģināja rūgtumiņu pirms gada, un tad bija, un pa vasaras sākumā mēs veicām vienu attīrīšanos, tad bija ļoti grūti, viņas ņēma ar medutiņu. Un man bija, protams, ka jāpārliecina, jāsaprot, kāpēc viņa, tā kā jāatrod veids, kā ar to bērnu, vispār atrod to veidu, ka viņš sadzird tevi, ka viņš uzklaus, ka viņš saņemās, ka viņš pamēģina, ka viņš to izdara. Tas ir tāds arī viņa, tāds izaicinošs aspekts, tā kā ar to noteikti varēšu padalīties, jo tagad ir tā, kad meitenes man prasa, māmu, es gribu rūgtumiņu. Jā. Viņas man dzēra bez tā, mēs šķīdinājām ūdentiņā, tagad mēs ar medutiņu, bet tagad viņas man jau dzēra bez medus, tikai viņu, bet ar ūdentiņā mazliet izšķīdina, to viņas vienkārši izdzer un vēl izskas ar karotīti ārā visu, jo viņas zina, kāpēc tas vajadzīgs. Un tad mēs vērojam, ja viņām prasās atkal ļoti daudz, tā kā saulums, tā kā mēs nedodam daudz, bet ar domu, ka ja ir tā iekāra, ka gribās kaut ko saldus, tas jau ir kā aspekts, mēs tā vērojam, ka, kaut kas atkal ķermenīti pamainījies, tad varbūt mums atkal būs jāuzsāk rūgtumiņš, un mēs jau šo mēnesi par šo esam cēluši augšā šo tēmu, man arī prasīja jau sāk meitenes prasīt, tā kā es domāju, ka mēs iesim kopā šo procesu, tad es vēl ar tevi Ilzi paklausīšos, varbūt, ka man būs jāpaņem vēl viens, ja būs vēl pieejams vēl viens šis te tilpums, lai es varu pamēģināt tieši šo proporciju, šo 7 augu maisījumu arī meitenēm, jo līdz šim es pati esmu praktizējusi 3 augu maisījumu, kas ir diezgan tāds, ļoti rūgts. Viņš nav tik harmonisks, kā izklausās tavs maisījums, jo man bija tikai vērmele, biškrēsliņš un krustnagliņa. Jā, šī te trijotne, kas Krievijā arī ļoti populāra, ko viņi arī izmanto. Bet to man arī meitenes dzer, bet es arī sapratu, ka daudz dzer vērmeļu tēju, un te bija jautājums par cik tu teici, ka karstais ūdens, parasti ir tā, ka zāļu tējām ieteicams to ūdeni uzsildīt līdz 80 grādiem, lai tiešām pilnībā neiznīcinātu, bet ja dzer vērmeļu tēju, kaut kādā veidā viņi zaudē šo te varbūt īpašību tādā mērā, bet tomēr tas rūgtums taču aktivizē ķermenī kaut kādas šīs te ķīmiskās darbības un kaut kāds process notiek. Kā tu skaidrot tieši vērmeļu tējas, piemēram, dzeršanas ietekmi, pielietošanu, kam viņi palīdz? No herbalistikas viedokļa labāk ir vērmēlim apojot vispār tikai ar siltu ūdeni, un tad to vairs tā kā nesauc par tēju, bet par uzlējumu. Un labāk gatavot uzlējumu un tad dzert burtiski ne vairāk kā pusglāzīti dienā, jo tad šis uzlējums būs labāks, viņš būs vērtīgāks, bet uzlējums nav dzerams uzreiz, viņš ir jānostādina apmēram vairākas stundas līdz pat dienai, lai tas siltais ūdens izvelk ārā no vērmeles viņas to visu vērtīgumu. Jo uzlējums mēs no rīta sagatavojam un tikai vakarā viņu dzeram. Tas arī tā ir iespējams. Bet pulveris, kāpēc labāks ir? Tāpēc, ka mēs arī saņemam augu šķiedru vienlaicīgi. Un tas tad ir tas šķiedrvielu aspekts, kas arī pirmkārt mūsdienu barībā ļoti pietrūkst šķiedru, jo viss ir tukšs un pārstrādāts, un šķiedru klātesamība mūsu ķermenī ir ļoti svarīga labai veselībai. Un vienlaicīgi pulveris ir arī tas, kas bišķiņ paskrubē mūsu iekšpuses. Tas būs uzreiz 2 vienā. Un cilvēki, kas, teiksim, mani skolotāji, kas šo te pulveru pašterapiju lieto gadiem ilgi, viņi saka, ka šie pulveri dažādu augu, jo pulveris gatavo no jebkura auga. Jebkurš augs ir kaltējums maļams un lietojams pulveru veidā,
viņš var aizstāt ēdienu. Un viens no maniem skolotājiem faktiski pilnībā ēd tikai augu pulverus dažādus. Viņš saka, ka viņš ieejot veikalā vairs neko negrib no tā, kas tur ir. Jo šie maltie augi viņam aizstāja visu nepieciešamo, ko ķermenim vajag. Visus mikroelementus, vitamīnus, ne visu. Un ķermenis kļūst tik tīrs un tik izvēlīgs, ka viņam ļoti daudz kas vairs nerezonē no tā, ko nopērk veikalā. Jā, paldies tev par šo. Vēl bija jautājums, kur nopirkt to mālu, balto mālu. Vai tas ir Livin veikalā, var nopirkt, manuprāt, Latvijā? Varētu būt, bet es personīgi viņu pērku Aromu studijā, kas ir Avot ielā 3. Tur ir ļoti kvalitatīvs baltais māls, kas ir iekšēji lietošanai arī domāts, jo veikalā drogas nebūtu ieteicams pirkt balto mālu, kas ir vienkārši tikai kosmētiskiem nolūkiem uz sejas liekams. Jā, svarīgi, ka viņš ir tieši iekšķīgai lietošanai. Lietojums to noteikti vienmēr. Augstākā kvalitāte iekšķīgai lietošanai. Es pieļauju, ka varētu būt Livina arī. Es neesmu skatījusies, jo vienkārši līdz šim esmu ņēmusi Aromu studijā. Ok. Labi, tad vēl bija tad es varētu pāriet varbūt uz to savu, jo pagaidām nav jaunu komentāru vai jautājumu arī čatiņā, bet meitenes, ja ir, jūs droši rakstat. Es pāriešu vairāk par to, ko tad varēsim darīt kopā atbalsta grupā, jo būs ļoti daudz dalīšanās, es domāju, gan no Ilzas puses, mēs varēsim Ilzi vēl izpiršņāt par visādiem šiem te augu maisījumiem, iespējām, ko un kā, tāpēc, kad šajā te mūsu grupas lokā meitenes, kas klausīsies, ir vairākas, kas jau ir lietojuši dažādus šos te pretparazītu maisījumus, kā es jau teicu, piemēram, šo te 3 vienību, ja, vērmeli, krustnakliņu un biškrēsliņš, bet šī te maigā pieeja iesācēju veidam, iesācēju pieeja un maigai pieeja tiešām apzinoties to procesu, vērojot to procesu, sajūtot sevi, esot godīgai pret sevi, atklātai pret sevi, saprotot, kā tev tas liek justies, ko tu novēro, tā ir tāda patiesa mīlestība pret sevi, un šis te process, man liekas, ir tā atslēga tam visam, lai tiešām tas rezultāts ir harmonisks un lai nav tiešām, tā kā Ilza arī minēja, no viena grāvja otrā, jo es esmu pieredzējusi to pieredzi, ka tu ej no viena grāvja otrā. Es esmu veikuši arī šo īstenībā šī attīrīšanās tēma man ir jau gadiem aktuāli, esmu dzērusi dažādi šos te maisījumus un tieši tāpēc, ka risinot kaut kādas konkrētas savas veselības aktuālās tēmas un meklējot atbildes uz to patiesību, kas un kā, un vērojot, ko tev ķermenis prasa, kādu pārtiku tev gribās, kāpēc tev prasās to, vēl esmu vilkus kopā, kā tas saskana ar emocionālo pasauli, kā tas saskana ar taviem mentāliem uzstādījumiem. Un ļoti daudz, un tad bija tāds, par cik es esmu cilvēks, enerģija cilvēks, esmu šo smalko enerģētisko aspektu pētītāja, praktiķe, un tagad arī darbojos ar energoterapijām, līdz ar to ar enerģētiskiem aspektiem un šiem te dziļajiem slāņiem, dziļajiem prātu uzstādījumiem, traumatiskiem dvēseles aspektiem strādājot un palīdzot cilvēkiem viņus atšķitinot. Mani tas pašu aizvedināja līdz tādai lielai ģenerālai enerģētiskai tīrīšanai manā laukā, un tajā brīdī, kad tu kaut ko atņem, tā kā nevis atņem, bet tu atbrīvo savu lauku no šiem smalkiem aspektiem, no dažādām būtnēm, ja, kas mums piesaistās gan astrālos, bet īstenībā, kas arī varo tādas dziļās programmas, kuras ir mūsos, kaut kādas tādas iekšējās programmas, kas diktē noteikumus, kāda mēs esam, ja, un kas, piemēram, ģenerē šīs te neizprotamās iekšējās bailes, iekšējo nemieru un tā tālāk. Un tad, kad es paveicu šo ģenerālo tīrīšanu, man bija ļoti liela sajūta fiziskā līmenī, ka man tagad tas viss ir vēl jādabūna ārā no fiziskā ķermeņa. Un tajā brīdī kaut kā viss salikās, ka pie manis tieši tajā brīdī atnāca informācija par šo te serpentu, ko Ilza jau minēja. Daudz par šo nerunāšu, tikai pieminēšu,
kad serpents ir tiešām, viņa it kā drastiska metode, bet ja es zinu, ka meitenes, kas šeit ir to darījušas, ir to mēģinājuši darīt, kādai ir sanācis, kādai nav sanācis, kāda nezinu vispār neko, kāda ir dzirdējusi par Arturu Ķirpi tikai, jo šis te visi iet pa jau Latvijā ļoti jau izplatīti, bet tā metode, es viņu esmu izgājusi jau 3 reizes, un pirmajā reizē man ļoti dziļi paņēma un tiešām ļoti lielu slāni, man iznāca ārā, vai es teikt, neatceros precīzi, es negribu samaloties, bet no 8 metri noteikti, man viss ir dokumentēts no visām manām reizēm, kas man tur nāca ārā un kāpēc, no it kā tukšām zarnām, ja, un tas bija tas bioplēve, kas ir pie zarniņā. Bet ko es sapratu tajā procesā, cik ļoti tevi mentāli tā kā grib grūst apakaļ, jo tiem parazītiem tiešām nepatīk. Tu tagad viņiem nav izdevīgi, ka tu no viņiem atbrīvosies. Viņu dzīvība beigsies. Viņu dzīves cikls beigsies. Tu viņus beigsi barot, un viņi darīs visu iespējamo, lai tu to nedarītu. Tā kā es zinu arī to, kas var un notiek procesā, kad iet šo un kā viņi ģenerē, kā viņi taisa šīs protesta akcijas. Un ir ļoti daudz veidi, un katram piemērojam individuāli, ko var darīt šajā procesā, lai tev sev palīdzētu saglabāt šo iekšējo connection pašam ar sevi, ar to patiesību, ar to savu kodoliņu, kāpēc tu to dari. Ja? Lai tu atkal neierauto šajās te ārējās programmās, šajās te parazītu tendencēs manipulēt ar tavu prātu, pat atstādināt un ielikt tev tomēr pierunāt palikt tev tajā komforta zonā, kur taču ir taču viss forši, ko tu te ņēmies, vai tev jau nav laba dzīve un tā tālāk. Un jā, tad tāpēc mēs izmantosim šīs metodas arī atbalstu grupiņā, stāstīšu pa viņām, dalīšos pa viņām, ja vajadzēs padalīšos ar visādām citām metodēm, ļoti dabiskām un lētām, ko var darīt, kaut vai tā pati medus masāžu, ja tā pati skrubēšanās, ko pieminēja arī Ilze, padalīšos, man ir pašai arī, es viņu izmantoju tādu sausā birstēšanās metodu, varēsim padalīties, taisīšu jums kaut vai video, ja vajadzēs, jo tas ir ļoti vērtīgi, ka jūs to zinat, jo jūs pēc tam to visu varat izmantot arī saviem bērniem, mācīt arī viņiem šīs te senās zināšanas un šīs te dabiskās metodes, kuras neprasa arī nekādu papildus finansiālo ieguldījumu, vismaz nelielu, un kas vienkārši ir atkarīgs no tava paša gribspēka, no tava paša vēlmes to darīt, jo tu kā darītājs tad kļūst par savas dzīves radītāju. Tiklīdz mēs sākam iegrimt šajā te komforta zonā un pacelt kājas gaisā, tad ir parazītu dzīve, mūsu apakšīrnieku dzīve gavilē, un viņi var sākt svinēt un sākt dzīvot atkal. Un kaut kā tā. Ja meitenes, ja jums ir kaut kādi jautājumi par šiem procesiem, jūs arī noteikti uzrakstat. Mani daudz, kas ļoti uzrunāja un atbildēja arī Ilzi uz jautājumiem. Maniem, piemēram, kādi parazīti, kā var atšķirt, kuri parazīti pieprasot konkrētus produktus. Un, ja vajadzēs, mēs arī šo tēmu tā kā bišķi izanalizēsim, parunāsim vēl dziļāk, ja vajadzēs kaut kādā sarunā, tajā atbalsta grupā. Bet Ilzi jau pieminēja vērtīgas lietas, un tad tas ir tas pa lielam tāda bāze, ar ko mēs varam sākt šo 7 augu maisījumu, lietojot harmoniskā veidā un vadīt ārā šos aspektus. Ko es vēl varu pateikt? Piemēram, tad ne tikai mums būs atbalsta grupā, ka mēs varēsim kopīgas sarunas vēst atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ilze dalīsies ar savām zināšanām, kā augu sieva, kā aromaterapeite un kā arī praktika, ja, šī sevi formēšanas. Es zinu, ka viņai ļoti daudz sievišķās prakses, viņa vāda un sieviešu apļus, tā kā viņa zina šo tēmu, pārzina. Un arī es varēšu stāstīt un iepazīstināt jūs, kā tas atspoguļojas visā mūsu smalkajā pasaulē un kā to visu savilkt kopā, jo tas mērķis ir, lai mēs katrs spētu atjaunot to savu iekšējo resursu, to savu saikni pašam ar sevi, ar to patiesību īstenībā, kas tu esi, ka tu vairs neesi atkarīgs no šiem ārējiem kaut kādiem faktoriem un manipulatīviem arī šiem te, par cik mums tējiem parazīti, tad parazitāriem šīm te vēlmu apmierināšanai, ja mēs neesam no viņiem atkarīgi, bet mēs no viņus attīram, izprotot viņu šo dzīves ciklu, tātad 21 dienu, un
Un tad skatāmies, vērojam un dabiski turpinam savu pašrealizāciju, savu attīstību, savu garīgo attīstību, saprotot, kas ir vajadzīgs tālāk, kas nākamais solis, kas man vēl ved tajā tendencē uz kaut kādu tur konkrētu, nezinu, jo tad izgaismojas ļoti daudz programmas, var sakot, un kā tad izgaismoju šīs programmas? Tas, ko es daru, es esmu kā gaismas mandalu terapeita arī, un man šīs gaismas mandalas atnāca ļoti, ļoti negaidot manā dzīvē. Ir video, kur to var paklausīties, bet tā doma ir tāda, ka ko es atklāju, cik ļoti daudz tur izgaismot un atklāt par to, kas atrodas tavā laukā, šajā bioenergo laukā, ko es jau minēju, kur tātad reaģē gan mūsu fiziskais ķermenis, gan mūsu emocijas, gan mūsu mentālais lauks, tātad mūsu visprāta uzstādījumi, domas, domformas, un tu izzīmējot šajā brīdī šeit un tagad vēl ieliekot savu nodomu, tu vari izgaismot īstenībā ļoti daudz dziļu zemapziņas aspektu, savu patiesību tu izgaismo, jo tajā brīdī tu atļauj zīmējot, mēs atļaujam ķermenim zīmēt, atļaujam ķermenim vilkt konkrētās līnijas, un ja tu vēl ieliec nodomu, par ko tas ir, tad viņš uzreiz saskaņojās, smadzenes dod signālu ķermenim, un ķermenis tieši šo te aspektu tev atpakojas skaisti vaļā. Un jo vairāk tu paļaujies un uzticies šim procesam, jo vairāk tu vari atklāt par sevi, un pēc tam šīs mandalas tātad nolasot, visu gan krāsu gammu, kas tur ir parādījusies, gan formas, gan vēl kaut kas, veids, kā tu esi sācis zīmēt un kā tu pabeidz šo mandalu, tas viss pasaka ļoti daudz par tevi. Un respektīvi, tas ir veids, kā mēs varam apiet šo te prātu, jo prāts, ja viņš spēcīgs kontrolētājs, spēcīgs tavas dzīves pārzinātājs, tad ir bieži vien ļoti grūti viņu apiet un nonākt līdz tam patiesajiem cēlonim, patiesajiem iemeslam, līdz tai patiesībai ir ļoti daudz uzslāņojumu, uzstādījumu dažādu prāta, kuriem vispirms vajadzētu it kā izrakties. Bet tad ar šo metodu mēs uzreiz varam atklāt to patiesību, protams, tik lielā mērā, cik tu esi gatavs to apzināties, bet tas ir harmonisks veids, kā sevi atbrīvot. Piemēram, procesā radīsies kaut kāda šī krīzes momenti, kad tev sagribās pēkšņi ļoti sagribās cukuru, jo tas parazīts kaut kur ir norēģējis, kad viņš tagad, ka nav labi, ka viņš tūlīt zaudē savu spēju dzīvot, un viņš sāk rēģēt, viņš sāk pieprasīt. Un tad, ko darīt šajā pieprasīšanas momentā? Jūs dodat man ziņu, un mēs uzreiz, es caur jautājumiem no sākuma jums izziņu, tātad, ko tu gribās, bet vēl arī, ko var darīt, uzreiz jums būs šāda veida gaismas mandalas punktotās, kur it kā liekas, kas tie pa punktiņiem, bet to, kāpēc tāda punktiņa, ja kāda nezin, tad to es izstāstīšu, bet ar domu, ka varēs izzīmēt. Tātad, ja ir kaut kāds emocionālais stāvoklis pacēlies, tad to jūs izzīmēsiet caur šo te gaismas mandalu, un tajā brīdī jūs viņu atbrīvojat. Jo kas notiek? Kāpēc mēs ejam parasti šajos emocionālos stāvokļos pie leduskapi, vai ejam, pasakam, paņemšu to kūciņu, vai paņemšu to šokolādu un tā tālāk? Nav jau nekas slikts, tas ir veids, kā dabiski ķermenis atrod, tu kā personība, kā cilvēks, atrod veidu, kā neutralizēt to emociju, kā viņu kaut kur ielikt, kā gūt šo apmierinājumu sajūtu, atkarībā, kas tā ir pa emociju, uz ko viņi tiecās, kādu apmierinājumu viņi grib gūt. Un tad ir jautājums, vai ieēdot šo kūciņu, tu dari sev labu, tas nāk par labu tavai veselībai un tavai iekšējai mikrobiomam, tavai tīrībai, vai arī tu tomēr, tā kā sanāk, ka tu ieēdot šo te saldumu, tu iedod barību šīm te destruktīvajām biomikrobām, šiem te parazītiem, kas savukārt, kam ir tendence manipulēt ar tavu prātu un piesaista šīs te negatīvas programmas, negatīvos uzstādījumus, un, var sakot, noved tevi no ceļa, ka tu mazāk uzticies sev, bet vairāk tici jau kaut kam citam no ārpuses, un tad var ar tevi manipulēt arī ārpasauli vieglāk. Lūk, ko es gribētu to teikt? Kad atbrīvojot šo te emociju, izzīmējot,
Tātad mēs neiedodam barību kaut kam destruktīvajam sevī, bet mēs atrodam veidu, kā vēl mēs varam apzināt šo emociju, tā kā neutralizēt. Un tajā brīdī tu atjauno savu iekšējo balansu, tu atjauno savu kodolu, tu atjauno savu nodomu, kāpēc tu dari šo, ko tu dari, kāpēc tu to 21 dienu vēlies iet. Un tajā brīdī tev iestājas atkal iekšējais miers, tu esi nomierinājies šo te, šo te protesta kampaņu, ja, tu viņus tā kā neutralizēsi, un tu vari varbūt veiksmīgāk jau iziet šo te procesu līdz galam. Un tas tiešām ir process. Tas ir process. Jā, droši. Jā, kad tu labi pateici, kad piefiksēt tos brīžus, kad, piemēram, to cukuru sāk prasīties, lai apzinātu, kas ir tas stāvoklis, kas pieprasa šo cukuru. Jo bieži vien ir tā, ka salduma vajadzība tiek, faktiski mēs sublimējam vajadzību pēc samīļojiena, pēc maiguma, pēc cilvēciska kontakta, jo saldumi aizstāja bieži vien šo te vēlmi, kad es vēlos ielīst kādam klēpītī vai azotītē, man nav kam ielīst klēpītī vai azotītē, un tāpēc es cēdu uz zefīru. Tā ilustratīvi. Un ir ļoti svarīgi apzināt šo faktu, ka es tagad gribu saņemt samīļojumu. Man viņa nav, un tāpēc es ēdu saldumus. Un te var notikt arī tā revolūcija iekšējā, kad šo apzinot, es saņemos un, piemēram, paprastu mainiekiem samīļojumu. Nevis tā, ka klasiskais variants, es gaidu, nepiepildītā gaida, bet es uztaisu mājās revolūciju un atļaujos pieiet pie savās ģimenes un pateikt, ziniet, man vajag, lai jūs man tagad samīļojiet. Un tas varbūt sākumā, ja tas nav ierasts ģimenē, tas var būt kā šoks, bet tas var sākties jauns laikmets jums, kad arī pārējie, mamma, šādi te var paprasīt, tas nozīmē, ka arī es, piemēram, lielais pusaudzis var šādi te sāks jaunas tradīcijas ģimenē. Jā, cik skaisti tu pateici jaunas tradīcijas ģimenē. Tas tiešām par to, ka tu atļauj sev izteikt savas patiesās vēlmes, vai ne, savas patiesās vēlmes. Un būt vāja, nevis stiprā mamma, bet mamma arī drīkst būt vāja, un viņa arī var gribēt ielīst kādam klēpīt brīžiem, vai ne? Tā salduma vietā. Lūk, skaties, kas ir paradoxāli, ka tajā brīdī it kā tu saki, ka tu vari atļauties būt vāja, bet patiesībā tas parāda arī, cik tu patiesībā esi stipra un drosmīga spēj būt, ka tu spēj pateikt savas patiesās vēlmes, tajā brīdī tu drosmīgi, pasaka, kas ir, un tu esi stipra, tāpēc, ka tu notur šo te dabisko mūsu cilvēku miedarbības, miedarbojoties ar cilvēkiem, mēs apmierinam savu vēlmi nevis caur kaut kādu nedabisku produktu lietošanu, kas rezultātā vēl vairāk mūsu ķermeni vienkārši novājina šo te dabisko tātad šo te dabisko vispār struktūru, kā ķermenis pats var sev palīdzēt, pašatjaunoties. Tad mēs īstenībā, parādot savu vājumu, mēs parādam savu stiprumu. Jā, un notiek viss dabiskāk cirkulācija ģimenē, jo šis oksitocīns izstrādājas tieši no pieskārieniem šī laimes sajūta. Un kādēļ, vai mēs mākslīgi viņu aizstāt ar cukuru vai kaut ko citu. Jā, protams, arī var bišķiņ pieslēgt aromaterapiju šim visam klāt, jo, teiksim, kas slāpē vēlmi pēc saldumiem ir vaniļa. Var droši ņemt taukā krīzes brīžos arī vaniļu kā aromātu. Vaniļu var arī vienkārši kā garšvielu pievienot kaut kam. Tas būs kā aizstājies šīm saldumu krīzēm. Arī kā palīgu līdzeklis
Es esmu tikai un vienīgi par maigumu un mīlestību uz sevi. Viss tiek darīts sievišķīgi un tiešām tā harmoniski. Jā. Jā, un tas pats ir arī viss par tiem miltu krīzēm. Ir tie brīži, kad liekas, ka nav enerģijas, un tad klasika liekas, jāiebliež kāda pica, vai ne, jo tas taču ir ātri un viegli. Bet vienkārši pavērot, kas eksperimentējot ar sevi, aizstājot uz miltus ar kādiem dārziņiem, pavērot, kas man dod enerģiju vairāk nekā tā pica, piemēram, vai spageti. Un tas arī var būt savā veidā revolūcija. Tu saproti, ka saltais kālis vai rīvēts burkāns tad dod enerģiju daudz vairāk nekā šis miltu izstrādājums. Un arī tā lielāka apzinātība tajā, ka tu arī pat novēro uzmanīgi, kur zūd man enerģija, kāpēc man viņu vajag vairāk. Jā. Kur pazūd pats dzīvības spēks, un vest arī pat dienas grāmatu var šī 21 dienas laikā, kur tu novēro. Pielikt kā, jā, kopīgi ejot noteikti. Tas ļoti vērtīgi. Novēro un pieraksti burtiski kladīti nesājot līdzi, pēc šīs sarunas man pazuda enerģija. Es piefiksēju apzināti, kāpēc tas notika, kas notika šīs sarunas laikā, un kāpēc ar šo cilvēku man pazuda enerģija. Parādās vērīgums. Vai, piemēram, noskatījos filmu vakarā, vai man vairojās enerģija vai pazuda pēc šīs filmas enerģija. Kas bija šajā filmā? Vai pats fakts, ka es pavadīju laiku ekrānā, man lika zaudēt enerģiju? Vai tieši otrādi es kaut ko saņēmu, kādu lielisku impulsu, iedvesmu no šīs filmas, man enerģija tieši vairojās? Mēs nereti vienkārši neapzināti tik daudz, kurš sevi iztērējam, kad padzīvojot kaut kādā sava veida askēzē, un to vēl es uzskatu, ka tas ir arī sievietēm ļoti svarīgi šī veida askēze informatīvā plānā. Informācijas izvēlīgums, klusuma praktis, būt vienai ar sevi, kas vispār, man liekas, mūsdienās ir ļoti ekskluzīva lieta. Man bieži vien cilvēki nāk kaut sarunāt, saka, es neesmu nekad viena. Tā, ka faktiski nekad. Jo ir vai nu darbs, kolēģi, vai ģimene vakaros un no rītiem. Un es neesmu viena, es esmu pārgurusi tieši no tā. Un arī varētu mēs varbūt iekļaut šeit 21 dienas piedzīvojumā to, ka paskaties, kas notiks, ka tu pabūsi viena mērķiecīgi. Kas mainīs? Jā, starp citu, šī praksa tiešām būs, un to varēs piedzīvot caur šo gaismas mandalu zīmēšanu, jo tāpēc, ka tas ir laiks sev, ko tu kvalitāti var iedot sev, jo tajā zīmēšanas procesā, pirmkārt, tev ir jāsorganizē sev šis laiks, vismaz šī stunda, un to katra individuāli sev varēs iebukot savā dienas ritmā, vai nu no rīta, vai pirms gulētiešanas, kad bērni nolikti, vai kaut kādā pa dienas pauzē, kur tu pasaki visiem un atslēdz telefonu noliec maliņā, un ka tev ir laiks sev. Jo tajā zīmēšanas procesā, pirmkārt, ko tu dari, tu saskaņojies. Saskaņojies pirmkārt ar savu nodomu, ko tu vēlies izzināt, izgaismot, ko tu vēlies sajust. Tu ieliec, un es par to stāstīšu procesā, kā tas darāms. Un tad tu ļaujies šim procesam, un tad, kad tu zīmē un atslēdz prātu un ļauj ķermenim paņemt īsto krāsu, pat ne īsto, vienkārši ņem krāsu, kas viņam pirmies uzrunā, vilkt līniju tādu, kādu tā roka vēlās vilkt, nevis kā tavs prāts ir iedomājies, lai būtu skaista mandala galā, jo tas nav stāsts par skaistu mandalu izīmēšanu šajā gadījumā. Jā? Šis ir terapeitisks process, un tajā procesā tu vēro sevi.
kā rēģē tavs ķermenis, ko varbūt tu sajūti, citas meitenes jūt, ka paceļas kaut kāda karstuma viļņi, kaut kāda enerģija jūt, kad citām paceļas kaut kāda emocionāla stāvokļa, paceļas kaut kāda konkrēta tēma, kad nāk raudiens. Var arī nekas nenotikt, bet var, piemēram, triggerēt kaut kādi ārējie faktori, piemēram, nāk un visu laiku tev kāds grib traucēt, nāk un visu laiku kādam tev vajag. Un tas tevi triggerē, un tas tevi uzvelk, un arī tas ir īstenībā process, kuru savā ziņā, tāda tev ir iespēja vērot šajā zīmēšanas procesā, un tas ir tāds jau apzinātā ieslēgšanās, apzināta ļaušana tev, sev, jo tu vērosi, kas notiek tevī, un šī ir tā komunikācija ļoti vērtīgā ceļā pie sevis, sākt sevi ieklausīties, sākt sevi sadzirdēt, ko grib mans ķermenis, kas notiek manā prātā, ko viņš grib, jā, pie kā viņš tik ļoti pieķēries, ko viņš nevar atlaist, un tas ir arī aspekts, ko mēs runāsim cauri, šie atkarību un pieķeršanās aspekti, jā, un tas ir arī tas, kāpēc mums gribās kaut ko un kārojas kaut ko, un tu veic vienu attīrīšanos, un tad it kā ir labi, bet pēc kaut kāda laika tev atkal gribās to, un sanāk, ka tu ieej tādā visu laiku kādā detoks režīmā, detoks ritmā, un nekas līdz galam nemainās. Un tas ir tāpēc, kad ir šie te zemapziņas, šie te kaut kādi dziļie uzstādījumi, programmas, mūsu iekšējās programmas, pēc kurām mūsu būtība tik un tā vēl ir uzstādīta darboties. Un lai kā tu mēģinātu sevi attīrīt, ja tu nesapratīsi, neizgaismo šīs patiesos cēloņus, patiesās programmas, tas ir tāds, vēl viens kāms ritenī, kurš posmiņu pa posmiņiem it kā, jā, bet labā ziņa ir tajā, ka mēs visu laiku esam izaugsmē, un pēc katras kaut vai mazās attīrīšanās kaut kas jauns izgaismojās. Tu nonāc solīt uz priekšu, tu nonāc solīt tuvāk sev. Tas, ko es parasti apskatu dziļāk šajos aspektos, tad, kad tu caur gaismas mandali kaut vai izzīmējot, izcel ārā, izgaismo šo te dziļo kaut kādu iekšēju šobrīd tev tieši aktuālo programmu, kas ir tas iemesls, kāpēc tev ir tā, tad ir tas nākamais no manas puses, ko es parasti dodu šo te skaidrojumu, kā ar to tātad tik galā arī šajos te smalkajos enerģētiskajos līmeņos, tad ne tikai fiziskā līmenī, ne tikai emocionāli un ne tikai mentāli apzinoties un saprotot, bet arī šīs te atliekas izvadīt un attīrīt savu lauku gan šajā astrālajā ķermenī, gan šajā ēteriskajā ķermenī, kur ir mūsu visu čakrālie centri, kurā patiesībā veidojās šīs deformācijas mūsu laukā, kuras veido mūsu prāts, mūsu domformas, mūsu domas. Un, protams, arī mūsu karmiskais ķermenis, kur glabājās visa informācija, dvēseles informācija par visu pieredzi, visiem dzīves uzdevumiem, dvēseles uzdevumiem, kas ir jāpiedzīvo, ja? kur glabājās šis smalkais aspekts, kur glabājas īstenībā ir lielās ieliktās programmas, tātad kam tev ir jāiziet cauri šajā dzīvē, lai tu sasniegtu savu šo dvēseles uzdevumu, viņu tā kā realizētu. Tāpēc ir kaut kāda arī šajā te karmiskajā līmenī šīs te programmas, šīs te būtnes arī var būt, tas, kas ir izveidojis tev šajā dzīvē konkrētu šo te biomikrofloru tavā ķermenī arī, ja, pēc kā darbojās tavs ķermenis, kāpēc viņam ir tādas un tādas problēmas, kāpēc viņam ir tāda un tāda nepanesība par konkrētām lietām. Tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti saistīts, un patiesībā cilvēki maz par to zina, un viņiem liekas, ka viss tas, kas ir netaustāms, nezināms un neredzams, ka tā ir mistika, un tur arī tas paliek, kas tā ir mistika, un tā nav realitāte. Bet patiesībā tā ir ļoti liela un ļoti tuva realitāte, un ļoti daudz cilvēku šobrīd jau zina, viņi jūt arvien vairāk, kad ir kaut kas vēl bez tā, ko tu vari fiziski sataustīt, bet ir kaut kas vēl. Un šīs spējas katram just vairāk un intuitīvi, arī intuīcija just vairāk ir ļoti, ļoti paplašinājušās daudziem, ir ļoti pastiprinājušās daudziem, un tāpēc ir šie jautājumi, ko man ar to darīt, kur tas īsti man ved, tāpēc, ka nav sapratne. Un tad tas viens veids, tas arī veids, ko jums rādīs gaismas mandals, šis izzīmēšanās process, šis te laiks sev, jums iedos šo te apziņas līmenī paplašinājumu, tad pastīties uz lietām savādāk, paplašinot savu apziņas līmeni,
tu vari ielaist kaut kādu jaunu informāciju savā laukā. Tu sāc tam vairāk ticēt, tad tu vairs nedzīvo savā kaut kādā ierobežošajā domāšanas kastītē, jā, bet tu iedod iespēju, kad, hei, bet var arī būt tā. Jā, un tad notiek arī mūsu tāda paša izaugsme. Tā kā tā, meitenes, vai ir kādi jautājumi tās, kas ir šeit uz vietas? Ja būs kādi jautājumi tām meitenēm, kas būs skatījušās šo te ierakstu, tad jūs droši rakstat man, uzdodat visus jautājumus, atbildēšu. Tālākais izstāstīšu par procesu, kas notiek tālāk. Tās, kas izvēlējušās, ir tātad pirmām kārtām. Es esmu rezervējuši no Ilzes, ko aptuveni 8 maisījumus uz šo doto brīdi. Vēlreiz noskaidros, cik viņai viņi ir pieejami, bet tām meitenēm, kas jūs man rakstiet, ka jums interesē šis te process, es uz jūsu šo te daudzumu nezinu, kuri jau paspēja sazināties vai nē ar Ilzi personiski, bet rezervēti jums ir šie te maisījumi. Un kā jau Ilza man pašā sākumā minēja, kad viņa tur šos te augus vēl tātad nesamaltus, viņai viņi ir izskeltēti, viņas pašas vākti, un viņa veic šos te malumus īsi pirms šī te maisījuma sākšanas lietot. Tātad viņi atrodas Latvijā, visi tie, kas ir Latvijā, jums ar viņu būs jāsazinās, kā viņi nonāk pie jums. Tie, kas atrodas ārzemēs, arī sazināties, kā atnāks pie jums, jo reiz esmu pat ārzemēs, esmu Zviedrijā, un es arī sūtīšu, un nāks droši vien kaut kādā veidā pa pastu vai caur citu kurjeru veidu pie manis. Bet viņi tātad būs svaigā maluma augu maisījumi, 7 augu maisījumi, ko Ilze jau minēja un stāstīja. Šī te maisījuma cena ir 20 eiro, kurus tad jūs, tie, kas veiks šo te, pa lielam, lai maisījumu dabūtu par šo te maisījumu, jūs samaksāsiet uzreiz Ilzei. Tad to jūs individuāli iegūtu maisījumu pie sevis, jūs sazināties ar Ilzi. Jā, par papildus izmaksām var būt tās, kas, piemēram, procesā tas būs aktuāli, tātad šī baltā māla var būt iegāde vai oglītes iegāde vai vēl citu aspektu iegāde, kas katrai būs aktuāli. Par to mēs izstāstīsim vairāk tās, kas būs jau atbalsta grupā. Arī šajā sagatavošanas procesā mēs tā kā atbalstīsim noteikti, jā, lai dosim informāciju, kas jums nepieciešams, lai jums šis process izietu forši, lai jūs zinātu, lai jūs būtu sagatavotas un tā tālāk. Un tiešām vērojiet atkal sevi līdz tai tīrīšanas dienai, kad jūs sāksiet šo attīrīšanās procesu, tāpēc, kad var nākt visādas reakcijas, var nākt papildus kārīts un vēlmīts pēkšņi kaut ko saldu iest, jā, jo šīs iekšējās zemapziņas bailītes var sākt aktivizēties. Lūk, bet esat saprotoši paši par sevi, vērojiet, cieniet sevi, mīliet sevi, netaisiet kaut kādas drastiskos stingrību sev, bet pasakiet, ok, es saprotu, un vienkārši vērojiet, ar ko tas saistīs, ar kāpēc man gribās kādu man iekšējo stāvokli, tas man apmierinās. Lūk, tālāk tās, kas grib nākt atbalstā un ir gatavs nākt, plāns ir, ka mēs sākam šo te kopīgu attīrīšanos jaunā mēnesī. Jaunais mēnesis, un tas sanāk, kad aptuveni, ka mēs varam sākot no 15. novembra, aptuveni tajā nedēļā, ar domu, ka beidzam, kāds var sākt arī vēlāk, jā, pēc iespējām, bet ar domu, ka līdz 6. decembrim, tātad decembra sākumā, mēs šo procesu beidzam. Kāds ātrāk, kāds vēlāk, atkarībā, kad tā tad sāks. Bet tā doma, kad atbalsta grupa ir no tādām, kad mēs visi ejam plūsmā, ir no 15. novembra. Ilzīte jau ir sākusi savu procesu, viņa jau ir 4. dienā, manuprāt, tā kā viņai jau šis process sācies ir, un viņa varēs padalīties, kā viņai ir gājis šajā reizē. Jā, tās, kas nāks tālāk komunikācijām. Lūk, par maksājumiem, tad tās, kas nāk atbalsta grupā, rakstat man vēlreiz, ka jūs apstiprinat, un es jums nosūtīšu, kā energo apmaiņā, tātad naudiņu līdz manīm atgādāt par šo atbalstu grupu. Atbalsta grupa tātad ir 25 eiro, ļoti simboliska naudiņa, manuprāt, jo saistībā ar to, ko jūs tur iegūsiet.
Būs ļoti, ļoti vērtīgi, es domāju. Tā ir tāds mans personiskais viedoklis, bet daudz meitenes, kas šeit ir, viņas jau ir zīmējuši gaisa mandalas, tā kā varēsiet arī jūs padalīties, kā jums šie procesi notiekās. Lūk, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, dodiet ziņu. Es domāju, ka esmu atbildējis uz visu. Es arī redzu, ka nav vairs jautājumu čatiņā. Ja, tā kā sazināmies turpmāk čatā. Maisījumi būs pieejami. Es vēl ar Ilzīti vienošos, bet es viņus biju rezervējis līdz sestdienai. Ja vajadzēs, tad es noturēšu līdz svētdienai. Rakstiet, katrā ziņā es noteikti, ja jūs nedosiet ziņu, es jums rakstīšu, kas notiek ar jums, kuru ceļu jūs izvēlaties. Un ja kāds, kurš noklausās šo te video, saprot, ka kaut kas ir jau varbūt nokavēts, varbūt, ka maisījumu vairs no Ilzas tieši nevar dabūt, bet vēlas iet šo attīrīšanās procesu un ir kaut kāda pieredze, varbūt, kad ir sava veida maisījumi vai arī ir iespējas iegūt un uztaisīt šo te maisījumu pašam, tad droši var sazināties, jo arī var nākt atbalsta grupiņā šajā te procesā, varam iet kopā, vienkārši tad jūs iesiet katrs ar kaut kādu savu šo te individuālo attīrīšanās pretparazītu līdzekli, to 21 dienu, ko jūs lietosiet. Lūk, tā kā es pateicu visu, es redzu, ka Ilze ir atkal tikusi iekšā un pievienojusies. Ilze, vai tev ir kas sakāms, vēl piebilstams, jo tad mēs varam atvadīties. Un es tev teicu, minēju meitenēm, kad vai par maisījumiem sazināsies ar tevi, pa taisno noreikināsies ar tevi, un tās, kas nāk atbalstā, sazinās ar mani. Un tad mēs tiekamies procesā, lai visām ir harmonisks šis process, vērojiet sevi, mīliet sevi, un ja ir kaut kādi jautājumi, tad var droši rakstīt. Jā, noteikti, jo es pieļauju, ka jautājumi radīsies šo 21 dienu laikā, un droši var man rakstīt Messengerī vai WhatsAppā, kā jums ērtāk, tad jau sazinamies. Jā. Jā, paldies, Gunta. Gunta raksta, paldies, meitenes, un tiekamies atbalsta grupā. Tiekamies atbalsta. Labi. Tad jauka jums dienu visām un sazinamies. Tā. Paldies, Ilze, arī tev jauka dienu. Čau. Paldies. Tev arī.